Sveiki visiem Zibenslīgas podkāstu skatītājiem! Prieks jūs visus redzēt 3. epizodē. Un šodien ar jums ir Zibenslīgas prezidents, kā arī 66. vidusskolas skolotājs un treneris Marks Grantiņš. Ar mani atkal ir Dīzels volejbola komandas kapteinis Raivis Reigža. Un ar mums apakaļ ir, protams, statistisks jomas vadītājs un arī tiesnesis Zibenslīgā, kā arī ideja koordinators Raitis Reigža. Un mums ir jaunie viesi, kā saka, no Dīzels saimes. Mums ir Agata Aleksandra Birziņa, Dīzels komandas spēlētāja, kā arī Markus Gabībovs, Dīzels komandas spēlētājs. Man bija tāda sajūta, ka viņi bija izsekojuši. Ja tu iegūti smago darbu, attīsti to pašu tālāk. Grūtāk to visu neredzēt. Atkal par tiesāšanu. Es vienkārši sēdēju šādies tiem tāds krustiņš. Muļķis! Dārgie skatītāji, Zibenslīgā viss notiek profesionāli. Un, draugi, es jums uzreiz ķeršos pie tā parastā jautājuma. Kā jums likās šī nedēļa? Droši izpaužieties. Ļoti interesanti un aizraujoši. Ļoti interesanti un aizraujoši, ja? Kapteini, ko varētu tu komentēt par šo nedēļu sev? Saspringt? Kāpēc saspringt? Daudz nosakošas spēles. Nosačkotas? Nosakošās spēles, un kā gāja viņās, kā domā? Inčīgi. Gabībovs, ko tu varētu? Es domāju, mums viss sākās ļoti stresaini. Visi bija ļoti pārbījušies, kas būs tālāk. Kurš vinnēs, viss bija atkarīgs jau no punktiem. Jā, punktā bija spēles, jā. Tie bija ļoti svarīgi, un balsošana bija atkarīga tikai no tā, piemēram, ja balsot par to komandu, tāda būs vairāk, tad labāk par to, kurai mazāk, tad viņi dabūs. Tā nedabūs vairāk nekā mēs, tāpēc, ka bija ļoti sarežģīti. Jā. Ļoti labi. Tad plāniņš mazliet ir tāds, ka mēs pāriesim pa visu nedēļu, kādas spēles ir bijušas. Tātad 20. datumā, 22. datumā un 23. datumā, kas ir pirmdien, trešdien un ceturtdien. Ja? Tātad 20. datumā mums bija Dīzels spēle pret volejbola klubu Tsunami. Tātad šis bija 2. aprīļa sākums. Un šajā spēlē volejbola klubs Tsunami bija atkal pārāki ar 2 setiem pret 1. Es virzīšu šo jautājumu uzreiz pie kapteina, un tad, protams, paši pie viņa spēlētājiem. Kapteini, ko tu vari komentēt par šo spēli? Kas notika? Es jau aizmirsu. Es domāju, ka tur lielākoties bija tā spriedze, ka mēs jau vienreiz zaudējām, un tad galu galā mēs, manuprāt, varbūt nedaudz pārdomājām par to, ja mēs uzvarēsim. Mums bija nedaudz tā stresaini, un tad galu galā zaudējām. Jā, labi, pārvirzīšos pie spēlētājiem. Kā jums likās tā spēle? No jūsu acis skata. Ļoti saspringta, piekritīšu Raivim, bet bija tāds stress neliels, tā kā mēs esam zaudējuši. Mums vajadzētu šito pamēģināt, uzreiz pamēģināt. Un beigās es saprotu, mēs centāmies mūsu labāko, bet Tsunami bija pārāks, bet es domāju, tik un tā bija interesanti, bet arī tā nedaudz tāds tiešām riktīgi saspringti. Bija tā kā gribās uzvarēt, bet arī, lai arī viņiem gūst punkti, jo zinām, ka viņi ir tā kā apakšā, bet, lai arī viņiem būtu kaut kāds bonus, bet, jā. Markus, ko varētu pakomentēt? Es domāju, tur abi bija ļoti stipri. Un sākumā es pats biju domājis, ka mēs vinnēsim, jo pirmajā reizē mēs zaudējām. Un man bija tāda sajūta, ka viņi bija izsekojuši tikai mūsu komandas vājos punktus un citām komandām vienkārši aizmirst. Jo bija tāda sajūta, ka viņi it kā viņi visām citām komandām bija zaudējuši un tikai mums bija vinnējuši. Mēs tā domājām, kā viņi var mums tā vinnēt, ja mēs bijām vinnējuši brīžiem, bet viņi zaudēja. Pēc loģikas mums vajadzēja būt stiprākiem, bet kaut kādā veidā viņi tomēr izlasīja mūs.
Tad varbūt tur ir tas skaistums volejbolā, kad spēle nekad nevar paredzēt, pirms spēle nav nospēlēta. Ja? Nu, man liekas, ka jā, jo tur komandas kā proporcija nebija līdzīga. Jā, bet tad var piekrist, ka volejbola klubs Sanāmī varbūt ir jūs izvēlējušies Dīzels komandu kā tos galvenos sacenšus, ne? Jo pēc skata izskatās, ka abās spēlēs viņi ir spēlējuši vislabāk tieši tad, kad jūs nākat pretī viņiem. Tātad, kāpēc viņi tieši jūs grib uzvarēt? Kā jums liekas? Nu, man liekas, ka pirmkārt iespēja, ka varbūt viņi padomāja, ka Krāvis ir labs spēlētājs un viņam būs grūti kā mums apspēlēt. Jā. Jā, un vēl Daniels ir labs servētājs un labs piespēles. Jā. Tāpēc, ka es domāju, ka droši vien viņi paņēma mūs, jo mēs izskatījāmies kā tā komanda ļoti stipra. Es domāju. Es tagad pārvirzīšos pie Raita uz statistiku. Es ceru, ka tev pašu spēles statistiski ir. Tu varētu kaut ko nokomentēt, kā tur gājis viņiem tieši. Gājis viņiem patiesībā ir tieši tajā dienā, viņi ir dominējuši, skatoties pēc punktu skaita vispār pēc spēlētāja. Ja vidēji Tsunami vidējais punktu skaits ir aptuveni 7, tad Dīzelim ir 8 vai 9, kas uzreiz parāda to viņu stiprumu, bet ļoti daudz piezīmju Dīzelim. Ļoti daudz piezīmju. Varbūt padalīsies, kāda piezīmes tur būtu. Jā, Agatei, piemēram, sviesta rociņas. Sviestmaizēdas pirms tam ir. Jā. Tad Iļļam ir, ka viņš tieši tajā spēlē viņš nerunāja un neklausījās. Viņš skrēja iekšā cilvēkos. Tātad viņš nebija saslēgts ar komandu. Jā. Daniels Neļķe, viņš kā pareizi neņēma nevis ar ceļiem, bet ar rokām. Jā, tehniski nepareizi. Tehniski nepareizi. Markusam viņš neklausās, arī nerunā, arī tas pats ar ceļiem nespēlē, bet ar rokām. Noraustās citreiz no bumbas, un es nevaru saprast, tu tēmē vai netēmē tās servis? Nu, es dažreiz mēģinu iedot piespēles, dažreiz vienkārši pats trāpīt. Jā, es jau pierakstīju tieši tāpēc, ka es atceru, ka es trāpīju tieši pa datoru. Tas nebija tā domāts. Es ticu, bet jā, es te piezīmēju 4 izsaukuma zīmēm lielām tēmēm. Nu, tad ņemot vērā šīs piezīmes, tad es gribētu Dīzels kapteini paprasīt, ko varētu darīt, lai tagad samazinātu šīs piezīmes, ko tu varētu ieteikt saviem spēlētājiem tieši šajā momentā? Trenēties. Trenēties un viss? Burtiski trenēties. Un kur viņi gūs motivāciju no šī visa? Trenējoties. Ļoti izsmeļoša atbilde. Es atļaušos atbildēt viņa vietā, ka es to redzētu. Es esmu redzējis, ka vairākas reizes ne tikai Dīzlim, bet vairāk spēlētāji spēlē nevis tehniski, bet instinktīvi, uz instinkta. Redz bumbu, pirmais, ko dara, haotiski, pieņemsim, kā tu toreiz, kas tev tur bija, kad tu norausies no tās bumbas, tu laikam gribēji izveidot augšējo, bet tu pēkšņi varbūt pārdomāji kādā brīdī, un tāpēc ar rokas palaidās plašāk. Tu varbūt gribēji nevis ar abām rokām, bet ar vienu roku vai kaut kā tā, jo tu varbūt likās, ka aizgāja pa labi, pa kreisi, bet es redzu, ka vairāk ir instinktīvi, kā nevis bumba nāk, nevis padomā, ko darīt, bet pirmais, ko dari, pirmais, ko iedomājās. Ok, bet daudz vispār tieši eksperti sakot, ka šitie instinkti esot laba lieta, kad spēles ziņā, kad, ja tev ir šie volejbola instinkti, viņi var ļoti palīdzēt tieši, ka tu esi labs spēlētājs kā individuāls. Atkal redz, tad pēc taviem statiem pierādījums ir tas, ka spēlētājs instinktīvi var būt labs, bet, ja veido komandas saspēli, tur atkal jau veidojas tas, kā saucamie caurumi, tās kļūdas un visi šie paradumi, kas ir nepalabi savai komandai. Ja? Tur varbūt tu man piekritīs, ne? Jā, es piekritīšu. Nezinu, tas tā īsti pareizi ir, bet es domāju, ka to spēlēt instinktīvi pareizi, ka tev tehnika pareizi. Jo, ja tu esi pietiekoši reizi to tehniku trenējies, viņi tagad aizies automātiski. Instinktīvi automātiski aizies. Tad šeit varbūt ir tas jautājums. Talants vai smags darbs? Kā jums liekas ļaut? Ir tāds viens zelta, ko es vienmēr izmantoju. Nav talanta bez smaga darba. Nav talanta bez smaga darba. Vai arī smags darbs uzvar talantu? Ir tāds teiciens arī.
tad varbūt šajā gadījumā tas smagais darbs ir labāks par talantu, kā jums liekas? Nu, es domāju, ka smagais darbs varētu būt kā labāks nekā talants. Nu, jo smagais darbs kā trenēties visu laiku un spēlēt līdz padosies. Es domāju, ka tomēr smags darbs, tu vairāk vari sakoncentrēties. Talants ir vienkārši dotība cilvēkam, ka viņš vienkārši kaut ko ļoti labi māca, ļoti labi padodas. Un nevienmēr tas ir tik labi. Agri, kaut ko var piekomentēt? Visticamāk, šajā gadījumā es teiktu, tas ir smags darbs. Piekritīšu, tāpēc, ka mēs stundās starp brīžos trenējamies, visu darām, bet arī par to talantu. Man visticamāk tas nav, bet arī tam, kam ir talants, tam arī vienkārši dabisks aiziet. Viņš var ar pūlēties, nepūlēties, bet viņam dabiski aiziet. Bet manā gadījumā es uzskatu, ka man tas bija smags darbs. Smags darbs, jā. Bet es vēl varētu piekomentēt to, ka talantam ir savs limits. Jā, bet smagam darbam gan nebūs savs limits, jo tu vari strādāt, tu vienmēr kaut kur sev uzlabot, bet atkal, ja tu tikai spēlēsi ar talantu, talants ir tik, cik viņš var aiziet, jā. Talants nav tāda lieta, ko tu vari uzlabot. Tas ir, varbūt jūs piekritīsiet uz šo. Manuprāt, talantu var attīstīt. Attīstīt? Vai mēģināt dziļāk, lūdzu, kāds būtu? Tev ir talants, tu dabiski to dari, bet ja tu turpinās attīstīt arī trenēs, es domāju, tu viņu var attīstīt. Tad varbūt savā ziņā talants ar smago darbu iedarbojas viens ar otru. Tad ja tu iegūti smago darbu, tu attīsti to pašu talantu savu. Tad šādi tu domā varbūt, jā? Ļoti labi. Es teiktu, ka jā, ka smagajam darbam tas talants varētu būt kā būsts. Fantastiski. Labi, tas ir pa Dīzels un volejbola klubs Tsunami spēle. Tajā pašā dienā bija spēle Ģībala volejbola komanda pret volejbola komanda Berievis, kur Ģībala volejbola komanda bija pārāki par mūsu šobrīdējiem līderiem volejbola klubu Briedi. Es netērēšu laiku, uzreiz pēc statistikas gribu tikt. Patriks, fascinējoši. Jauns rekords, 21 punkts. Visi punktos, servis viņam 5, perfekts, un bloks, tu chef kiss, brother. Kā var piekomentēt statistiski jomā tieši? Statistiskā jomā es pat viņam sodus neredzēju, piezīmes arī baigās. Vienīgā piezīme, kas viņam vienmēr saku, ir vairāk runāt un nebūt vairāk enerģiskākam. Enerģiskākam, tādam iedvesmojošākam, jā. Jā, tā lai, jo, kā saka, kapteinis ir the backbone of the team. Jā, protams, vienmēr. Ja kapteinis parāda, tad viss arī būs. Pajautāšu spēlētājiem, jūs paši zināt, kāds jums ir kapteinis, bet jūs arī esat redzējuši cits kapteinis. Kā jums liekas šajā gadījumā, kā Ģībala komandas kapteinis, kāds viņš ir jūsu skatījumā? Priekš manis viņš ļoti bieži izmanto pietiekami bieži izmanto kājas, kā spēlē. Viņš dažreiz viņam ir kā labs instinkts, bet dažreiz viņš vienkārši izliekas, ka viņam kaut kas viņš vienkārši kā skrien un dažreiz vienkārši ar nenoķerbumu. Jo kaut kāda servieta viņš vienkārši skrien un ļoti reti, bet tomēr dažreiz nokavē. Tad ir jautājums atkal, kā jums viņš liekas kā līderis, kā pats kapteinis, vai viņš labi to dara, vai viņam kaut ko vajadzētu tieši uzlabot. Jo jūs kā spēlētāji no malas, jūs paši neesat kapteini, bet jūs esat komandā, kur jums ir kapteinis, jūs varat pat salīdzināt. Man interesē, vai Ģībala komandas kapteinis varētu būt, piemēram, jums arī kapteinis. Vai viņš ir līderis, vai viņam ir kaut kādas labas dotības priekš tā, lai būtu kapteinis tieši? Es domāju, sava veida līderis viņš ir. Viņš iet un vada to komandu. Kaut kas nav iet, saka, palīdz. Sava veida līderis viņš ir, tam es piekritīšu. Tad es arī uzreiz pārēšu pie Dīzeles kapteina, kā tev pretinieku kapteinis, viņš ir kā tev, viņš liekas kā kapteinis. Viņš runā maz spēles laikā. Jā. Viņš spēlē labi.
Ok, jā, labi. Kas vēl ir pielāgots par šo Jā. spēli? Briedis. Trešā vieta. Punktus sastāv Arķums ar 19 punktiem. Eitons arī kolosāls spēle. Ir tīra spēle. Viņam bija tiešām piezīmēs varbūt būtu bijis tās, ka man liekas, viņš vienreiz vai divreiz saskrējās tajā spēlē. Jā. Neatceros ar ko, bet viņš bija saskrējies. Bet tik un tā bumba tika iesista ģibālam. Un arī slavē gribu Hugo 10. numuru, arī kolosālu spēli. Visus 3 setos viņam ir pa vismaz 3 punktiem. Vismaz 3 punktiem. Tātad stabili nospēlēja savu lomu, komandas spēli un gūst vajadzīgos punktus tieši tajā bija. Bet tad jautājums ir, pēc statistikas abas komandas ir labas spēles, bet kāpēc Jībala komanda tieši ir iznākuši kā Viktori šajā gadījumā? Jo kā nekā 2-1. Sāksim ar to, viņiem bija aizvietotājs Kirills, Jā. kurš ir pilnīgi jauns šajā lietā. Viņš, un, kā mēs pierastīts arī ir, ka viņš nav skatījies, kur vajag viņam uzmanība bija pārtraukta un uz kaut ko citu parādījās. Vienā brīdī viņš palaida bumbu vienu galīgi garām. Jā. Un arī ir salīdzinot ar Jībālu, viņiem vairāk ir vai nu pārāk vājas, vai arī bortos iesistas serves. Un viņiem arī ir 2 sodi. Tikai viens bija aizrādījums, otrs gan bija kā punktā. Un varbūt arī tas, ka bija Haralds kā tiesnesis. Es redzēju vairākas reizes, viņa pats beidz privātu aizrādījumu par to, kā viņš tiesāja. Un es pieņemu, ka viņš varbūt arī palaida garām kādu ielaist vai neielaist bumbu un vienkārši uz vietas pēkšņi veicis judgment, kas viņam likās pareizs. Arī tas varbūt varētu. Jā, jautājums par tiesāšanu. Tiešām tā ir tāda jau diezgan dziļa problēma, vai tā ir problēma atkal tur mēs nevaram saprast. Tur jūs varat tieši lemt vairāk manā skatījumā kā galvenajam tiesnesim un līgas vadītājiem ir, kad tā ir problēma ar tiesāšanu, kad varbūt trūkst kaut kāda tā saucamā pieredze, bet te pašā laikā arī disciplīna uz tiesāšanu. Un kad domā, ka tā nav nopietna lieta, un šajā gadījumā es tieši varētu izteikt pat kritēriju pa Zvaigznes komandu un pa Tsunami komandas tiesāšanu. Kad viņi to dara tāpēc, lai atvilk ķeks. Palielam, jā. Darīšanas pēc. Darīšanas pēc un, kā saka, necien spēli. Piekritīsiet, varbūt paši esat varbūt no malas skatījušies, kā jums liekas tā tiesāšana no tieši šīm 2 komandām. Šīm 2 komandām. Jā, es esmu manījis arī no Katrīnas, kas bija tas starpgadījums, kad viņa nevis... Viņa bija tīkla tiesnesis. Viņa nevis tiesāja tos tīklus, vienkārši pateica, jā, tīklā, kura puse velns viņu zina. Kā arī viņai bija teicis, lai viņa neuzņemās tajā brīdī to pienākumu kā to sociālo tīklu menedžeri. Bet viņa tāpat filmēja storijas Instagramam un arī bija brīdinājums par neaizsargātu datoru, kad bumba lido pa datoru, bet viņa vienkārši telefonā filmē un nekādas reakcijas galīgi. No Ģirta puses es nevarēju redzēt, vai no citas. Ģirts Grantovskis nebija tiesājis, ne? Nebija tiesājis, ok. Tāda, kas tur vēl bijis, ir. Anastasija man likās, ka ok bija. Jā, viņa ļoti labi notiesāja tas, jā. Kaspars man likās, ka viņš bišķi gulēja. Dāvids. Es pārvirzīšu jautājumu tieši tagad uz spēlētājiem, jo jūs arī jūsu spēles laikā jums ir šie tiesneši bijuši, jums arī no malas esat vērojuši, kā viņi tiesāja. Ja? Kā jums liekas, vai tieši šie tiesneši ir palīdzējuši vai tieši nepalīdzējuši jums spēles laikā, kaut kādu lēmumu tieši pret jums vai pār jums ir iedevuši? Kā jums liekas? Ko vispār mēs varētu mēģināt uzlabot tieši no spēlētājiem, gribētu dzirdēt tiesneši ziņā? Es domāju, ka vispār tie cilvēki, visi, kuri bija kā tiesājuši mūs, es domāju, viņi daži gulēja, daži vienkārši domāja par šitām
lietām vai sēdēju telefonā. Bet es domāju, ka tomēr ja es būtu kā šos punktus devis, es nebūtu tik viegli ar to ticis galā. Bet tomēr gribētu vienreiz pamēģināt. Un es domāju, ka mums tomēr tie tiesneši mums ļoti palīdz. Viņi mums ļoti palīdz kā tiesāt. Un bez viņiem, es domāju, mums tā spēle nebūtu kā godīga. Jā. Bet varbūt var kaut ko piekomentēt. Protams, pats savas pieredzes tās dažkārt ir tā, ka kaut kas spēle notiek, ka tas ir ietekmēts, tev interesē, kas notiek. Protams, dažkārt novēršas uzmanība, bet, protams, ir gadījumi, kad, protams, aizmirst, tad komanda neieliek to punktu, tad ir tā kā ir, bet dažkārt palīdz, ja tas ir pretinieki, tad, protams, mūsu komandai tas palīdz, bet arī citiem tieši nepalīdz. Tas ir, tur ir līdzsvars, bet pēc pieredzes domāju, Katrīna, šarāts Katrīnai, bet es domāju, viņai bija savs uzdevums, viņai bija 2 uzdevumi, viņai bija jātiesā un medijiem jātaisa. Tāpēc es domāju, viņai, protams, bija grūtāk to visu menedžēt, bet jā. Bet atkal redzēju, es varu izraisīt uz diskusiju to, ka ņemot vērā, ka es esmu pārvaldnieks par to visu, es viņai biju uzdevis uzdevumu, ka tev šodien ir jātiesā, nevis jau sociāla mēdī menedžeri darbi jādara. Ja es atceros to, tu uzticēji Agatei. Es uzticēju tam, kam bija fotoaparāts. Kam bija fotoaparāts? Man. Jā, reku mēs atklājām, ka viss, jā. Labi, tas tā, runājot tieši par tiesāšanu. Jā, es par tiesāšiem arī. Es gribu pateikt lielu paldies Patrikam, Jānim un Danielam par tiesāšanu. Tieši Patrikam, Jānim un Danielam. Jā, tas ir tie, kurus es novēroju, kuri man bija... Daniels Pigarevs, Jānis Bērtiņš un Patriks Parfjons. Jā, tie 3. Tieši, es varu pats piekrist, jā, viņi ar nopietnību to dara, tas ir prieks ar to. Mēs varam arī pieminēt vispār Raivis jau arī. Raivis, diemžēl, nedabūja redzēt, viņš bija 2. stūrī. Diemžēl, tas, kas tajā stūrī, vienīgais, ko es varēju redzēt, bija Daniels reizi, ka viņš tiešām labi izvēlējās. Raivis, diemžēl, nedabūja redzēt tik ļoti, bet tas, kas bija tajā stūrī, es varu novērtēt, ka tiešām Jānis bija, jā, un Patriku tajā stūrī arī biju redzējis, jā. Bet no tā stūra, kas tiešām tajā stūrī labi vērtēja, tas bija Jānis. Jānis Bērtiņš, jā. Es pats no malas redzēju, viņš man tīri arī skatījās visu laiku bumbā, viņš vēroja, ko tie spēlētāji dara, un viņš arī sekoja līdz līnijai, un pats spēlēja arī sekoja līdz. Tā kā tas ir tiešām šautauts viņam, viņš to ir savu darbu veids ļoti labi. Labi, tas bija par tiesāšanu. Virzīsimies uz nākamo spēles dienu. Tas bija 22. aprīlis. Un pirmā spēle bija volejbola klubs Briedis pret volejbola klubs Tsunami. Kur volejbola klubs Briedis bija pārāki ar 2-7-0. Tātad es virzīšos nevis pēc statistikas, bet pārvirzīšos pēc Īzeles kapteiņa. Kurš varētu pakomentēt varbūt kaut kā viņu spēles stilā vai kas, ko viņi varētu varbūt uzlabot tieši. Jo šajā gadījumā arī ir fakts tāds, ka Tsunami pirmajā dienā uzvarēja Īzeli, kas ir līderi, bet pēc tam Briedi, kas bija tajā pašā laikā arī līderi, nevarēja uzvarēt. Jautājums, kas tika pamainīts, ko pats pamanīja? Mēs sēdējām malā, tagad pret Briedi spēlē, es godīgi biju šokā. Pret mums viņi spēlē nopietni, un es teikšu godīgi, es tur jau komentēju, es nezinu, kaut kāda izlase spēlē. Ja? Pret Briedi, es teikšu, es atvainojos, viņi tik daudz švakāk nospēlē nekā pret mums, ka man jau apvainojos. Es skatos no malas, pret mums šitā nevarēja spēlēt. Galvenais tikai pret mums abos apļos pārējās viņi nospēlē kā... Bet jautājums, vai tas nav tas, ka, ja volejbola klubs Tsunami izvēlējās tieši pret jums saņemties un spēlēt, vai tā nav cieņas izrādīšana tieši, ka viņi tieši tā kā ņem jūs nopietnāk? Cīņa, galu galā mēs esam vienīgi, pret kuriem viņi tā nospēlēts. Labi, bet tad atgriežamies pie pašas spēles. Kas bija tas, kas ļāva Briedim uzvarēt to Tsunami komandu? Varbūt jūs varat kaut ko piekomentēt, varbūt skatījāties tieši. Kaut ko atceraties? Man liekas, ka
Tā kā mēs bijām spēlējuši par brīžiem, es domāju, ka viņi nebija spēlējuši tik labi, kā varēja, jo es biju redzējis pāris ļoti labus, kad mēs bijām sākuši, kad ir viena diena pirms spēles par brīžiem, es atceros, tas bija nedēļa atpakaļ. Un mēs bijām domājuši, ka mēs ļoti viegli zaudēsim, un es biju domājis, ka nekas neizdosies, un mēs visi zaudēsim. Bet tas bija tā, ka mēs redzējām, cik viņi bija labi saņēmušies pret Tsunami, J-Ball, pret zvaigznēm bija pēc tam. Tāpēc, ka mēs bijām domājuši, ka viņi tāpat kā viņi vinnēja Tsunami, J-Ball, mēs bijām domājuši, ka tāpat viņi vinnēs mūs ļoti viegli. Bet tomēr es domāju, ka, ja pateiksim, ka Tsunami bija saņēmušies tieši par mums, to paņēmuši nopietni, tad man liekas, ka otrādāk brīži bija ņēmuši nopietni Tsunami, bet mūs nekā. Jā. Agat var piekomentēt kaut ko par to spēli? Es tiemžēl nē. Nevar, jā. Labi, tas nekas. Tajā pašā dienā atkal bija vēl viena spēle. Statistiku šobrīd negribu. Tā spēle netik ļoti man interesē statistikas ziņā, bet es varētu vispār īstenībā pajautāt, ja jau tik ļoti gribu izpausties. Briedis man neinteresē statistiski, bet kas notiks Tsunami? Katrīna, Korņiem kapteina. Jā, viņa šajā spēlē pilnīgi neuzticēja saviem biedriem. Pilnīgi pārkāpta aizsardzības līnija, spiežas citiem virsū un pie tom vēl nerunā pa virsu galīgi. Kas tev galvā bija sakāpis, piedot atvaino? Mums te jau tagad treneris jau tagad saka visu. Varbūt stress, varbūt gribēja uzvarēt tieši, varbūt kā statistika, ko rāda tieši šobrīd? Statistika rāda to, ka viņiem tikai 3 punkti. Tātad pilnībā izgāšanās. Pilnībā izgāšanās no Katrīnas puses, ja viņi būtu parādījuši, ka viņi būtu spējusi. Es vēl saprastu, bet piedot atvaino, kur ir rezultāts. Un rezultāts bija vienīgajam Markusam ar 5 punktiem. Labi, tur ir. Tas ir diezgan švaki 5 punkti pa visu spēli Tas ir vienam švaki. cilvēkam. Un es negribu uzbraukt Anastasijai arī, bet kāpēc tu runā? Ne Katrīna, atkal. Tur kamerā var paprasīt. Anastasija, tu esi kapteini, bet neesi. Katrīna, tu esi? Runā, Johaidī! Aptika mani, es jau visu laiku apskriņā saku runā! Mēs atvainojamies skatītājiem par šādu necenzētu uzbrukumu, bet kā nekā podcasts un diskusija jāveido. Jūs atvainojaties, bet pa jūs nerviem krīt. Jā, Raivs runā. Es gribētu teikt, ka Ģirds aizgāja tas skaļais, un tagad Anastasija viņa vietā aizņēma. Cits ieņēmis ir cita vieta, jā? Tas bija tajā spēlē, bet nākamajā viņa bija netik uzbāzīga ar to runāšanu. Viņa man saprata, kapteini ir. Man liekas, sastrasojās. Varbūt, jā, bet Anastasija tiešām runāja. Varbūt piekritīsiet uz šādu saucamo statement, jeb secinājumu, latviski sakot, kad volejbola klubs Tsunami varbūt ir pat daudz šie saucamie ego spēlētāji. Es teiktu, vienīgā ego spēlētāja, ko es esmu redzējis, ir tieši bijis Ģirds. Tu mēs jau esam runājuši iepriekšējā podkastā. Abos, jā. Abos ir zvaigznes komandā. Es teicu abos. Abos. Tad mums ir Katrīna īpaši tajā spēlē. Es nezinu, kas viņai bija uznācis, bet tas bija kaut kas fenomenāls. Un es teicu, ka es nezinu, kā Anastasijai, bet tur, man liekas, varēja kaut ko redzēt no tās puses. Viņa nebija tik traki. Es domāju, tas vienkārši bija profesionāls egoisms no viņas puses. Bet tā, kā tāds personīgais, es domāju, ka tur nebija. Bet jā, vispār bija prieks redzēt, ka kādam bija šis profesionālais egoisms. Tad es gribu izcelt jautājumu, vai vispār egoisms ir vajadzīgs volejbolā, vai viņš palīdz spēlēt, un es gribu šo jautājumu tieši vērst uz pašiem spēlētājiem. Jūs esat spēlētāji savās komandās, jūs esat vienā komandā spēlētāji,
Un jautājums jums pašiem ir kaut kāds savs tas ego šajā spēlē, vai jūs vispār piekrītat, ka vajag būvēt kaut kādu savu ego, lai mēģinātu kaut kādu rezultātu, vai tieši vajadzētu samazināt un būt, kā saka, humble spēlētāji? Man liekas, ka tas kā 50/50 atkarīgs no tā, kā tu labi spēlē viens pats un kā tu labi sit pār tīklam. Cik labi var to atbildību tikai uz sevis kā egoists paņemt. Kā es saku, tas 50/50, ka ir iespēja, ka tu visu kā viegli varēsi pāriet, bet var arī būt tā, ka viņi tomēr spēlē kopā, kā 3 piespēles un vinnē. Un tas arī var sabojāt komandas biedru reputāciju, ka viņi vairs negribēs ar tevi spēlēt, ka visu laiku teiks tev, kā spēlēt ar piespēlēm, tā būs efektīvāk un labāk. Un vienam pašam pretinieki vienmēr sapratīs, uz kurieni tu meti bumbu, bet, ja 3 piespēles, tad ir kā, piemēram, piespēle. Tad cilvēks domā, ka uz turieni sitīs vēl viena piespēle. Un tad viņi saprot, ka nav tik viegli nokoncentrēties uz piespēlēm. Tāpēc es domāju, ka piespēles ir tomēr efektīvākas. Jā. Es to pilnībā varētu piekrist. Agat, lūdzu, kaut ko nokomentēt par šo. Ņemot vērā, ka es te tā rūpji izteikšos, no tavas klases tieši nāk viens no Tsunami spēlētājiem, kas ir populārs ar šo tēmu. Šito man būs grūti. Es ceru, ka es nespēlēju raivi. Es ceru, ka es nespēlēju egoistiski. Tur vajag vairāk. Tev un Markusam vajag vairāk ego tieši. Jums pietrūkst. Jums trūkst ego? Redz, kā jums trūkst patreiz mums. No savas pieredzes teikt, es nejūtos tieši pašpārliecināts, lai iet un visu kaut ko koncentrēt, kaut ko aizrādīt kādam, bet baigo komentāru man nav. Es nevarēšu sniegt. Bet jā, baigi nav, bet es domāju, ir jābūt līdzsvaram, jāapzinās to, ka tu labi spēlē, bet arī nevar iet un citiem uzbrukt, teikt to, ka dari šito labāk. Manuprāt, tas ir kapteiņa uzdevums un trenera, bet jā. Tas no manas pieredzes. Jā, reku mēs dabujām no paša spēlētāja to atbildi, ko mēs arī gaidījām. Kad kapteinis ir tas, kas tieši parāda, kas kam jādara. Nevis tam spēlētājiem, kurš ir varbūt līderis, statistikas jomā vai tā. Beigās kapteinis viņam ir iedotā loma kapteinis ar iemeslu. Kāpēc? Jo viņš ir līderis. Viņš ir tas, kas uzņemās. Viņš ir tas, kas zina, kas jādara. Un viņš zina, kā pārvaldīt savu komandu. Nevis tas spēlētājs, kurš, protams, tur dominē, piemēram, punktos vai blokā vai servē. Ja? Jā, tas ir pozitīvi, kad statistikas jomā kāds dominē, bet tas nepierāda, ka tu esi līderis. Ja? Es domāju, ka es biju tagad domājis, ka Ģirs bija izgājis no komandas un atteicies vispār piedalīties tur. Es domāju, ka Tomas ļoti labi Tomas ir ļoti līdzīgs pēc spēles Ģirtam, jo viņš ļoti labi es biju skatījies, kā to Tsunami bija spēlējuši, un es biju skatījies un izskatījās, ka Tomas kā sitieni ir ļoti līdzīgi kā Ģirta, un man liekas, ja Tomas būtu bijis viņa augstāks, viņš būtu ļoti līdzīgs Ģirtam. Garāks, jā. Es kā tev treneris varu pateikt, ka es pat pilnībā piekrītu tev arī šajā, jo īstenībā arī tas spēles stils viņiem ir tāds, ka tur tehnika pat ir līdzīga. Viņam arī miesas būve, viss tas, redzi, teiksim tā, Tomas izstāsta pēc maza Ģirta. Jā. Pēc maza Ģirta. Es esmu tā kā... Ja mēs iedomājamies, ka viņš izaugs lielāks, es domāju, viņš pat spēlēs vai pat ne labāk. Jā. Ja viņiem būtu tas mīnus, tas ego, tad tas varētu būt, viņam būtu nevis daudz labāk. Varbūt līdzsvarot to. Es teiktu, jā, jo Ģirtam viņam ir gan personīgais, gan profesionāls ego tikai tiešām. Bet, jā, kurš tad ir Markusam? Vai par kuru mēs runājam? Jā, par Tomasu. Tomas atvainojos. Tomas.
Tad Tomas, jo viņš tagad ir 6. 5. klase? 5. klase. 5. klase. Viņam vēl kur augt ir tieši, burtiski augt, ja viņu varētu, kā saka, iešeipot tajā tieši vajadzīgā formā, kur viņš varētu būt tieši top of the game, gan ne tikai fiziski, bet arī mentāli. Jā. No komentu. Tad mums ir topošs šeis. Vai, ja viss notiek perfekti un viņš vēlas turpināt tieši šo savu skolas karjeru, es domāju. Lai skatītājiem būtu viss skaidrs, par ko šī vispār tā tēma bija tikko, volejbola klubs Tsunami pēc savas otrās nedēļas bija dabūjuši 2 brīdinājumus Girds Krantovskis. Tie, kas skatījās tiešai, to bija redzējuši. Spēlētājs tika izņemts no spēles, spēlētājs nebija piekritis šādam lēmumam. Un tad tur jau, protams, atkal aizgāja disciplināras un ētikas normas, un beigās ar beidzot sapulci ar spēlētāju tika piekrists, ka spēlētājs atteiksies spēlēt Zibenes līgā uz 2028. gadu. Un volejbola klubs Tsunami paši pēc tam uztaisīja announcementu, ka viņi ņems Tomasu Šlēksti kā rezerves spēlētāju oficiāli savā sastāvā. Tāpēc no šīs nedēļas jau oficiāli Tomass Šlēksti ir VK Tsunami spēlētājs. Tas ir, lai jums ir visiem skaidrs skatītājiem. Labi! Es cerams, pavisam šodienas spēli mēs esam izrunājuši. Tajā pašā dienā bija vēl viena spēle. Neaizmirsīsim pa spēli Dīzels pret Zvaigznēm. Tātad mums ir Dīzels tepat uz vietas. Jūs bijāt uzvarējuši ar 2-0. Tātad neaizgājām šoreiz uz 3 setiem. Tātad Zvaigznes nemācēja dabūt sev uz 3. setu. Lūdzu, komentējiet, spēlētāji, kapteini, kurš droši, ko jūs varētu nokomentēt tieši par šo spēli. Man liekas, atcerēties, kas tur bija, lai viņi saka. Droši, komentējiet. Es kā vienmēr domājot par kā komandas Zvaigznes, es biju pārliecināts, ka mēs vinēsim, bet es to, protams, nebiju izpausījis pretiniekiem pēc, kad mums būs kā tā cīņa. Es biju vienmēr runājis, ka mēs kā zaudēsim, mums nekas neizdosies, jo nekad nevajag domāt par sevi, kad visu laiku vinēsi, jo tad tu otrādāk zaudēsi. Tāpēc, ka es vienmēr biju kā pretiniekam runājis, ka viņi vinēs, un mēs bijām saņēmušies, negribējām dot Zvaigznēm iespēju tikt tālāk, gribējām palikt līderos. Un vinējām. Jā. Agata, varbūt tu vari kaut ko nokomentēt? Ļoti sprāga spēle. Ļoti sprāga spēle. Zvaigznes netika 3. setā. Jā. Jā, es parasti šādauts kapteinē iesterēju. Es vienmēr, kad zinu, nevajag iesaistīt šajās lietās draudzību. Parasti, kad es apzinos, ka par kādu draudzeni vai klases biedru spēlēs baigi nedomāju, ka viņš tur ir. Bet arī neredz tāda sirdsapziņa. Protams, ka es terēju, vajag palīdzēt. Es tevi atbalstīšu vienmēr. Bet, jā. Dīzels kapteini uzmanamies, jā, te ir mums tā drusci netīri izstāsts, ja mums te kaut kas notiek. Es nebiju tā domās, tas bija, protams, līdzsvars. Es netēmēju uz viņu, kā lai viņa zaud, protams, lai viņa arī, protams, uzvar. Jo nevajag teikt, mēs visi uzvarēsim uz ET, bet vajag arī atbalstīt pretiniekus, to, ka viņiem arī uzvar, un jāpriecājas arī visu laiku par viņu uzvarām. Tur ir savstarpēji cieņu, kā saka, es friendly domāju, spēle. Šīm spēlēm nevajadzētu, dēļ tās kaut kāds, kurš uzvar, kurš nevajadzētu sabojāt draudzību. Jā, tad veselīgu sāncensību veidot, kā saka. Veselīgu. Tas ir saprotu. Veselīgs ir tā kā vairāk tā doma, ka beigās, vienalga kāds rezultāts, mēs esam draugi, mēs turpinam draudzēties, mēs visu, mēs pat apvienojam. Kas notika un viss. Jā, tieši tā personīgas attiecības neieliek, kā saka. Bet tad es varētu atkal pajautāt, ko darīt ar tiem spēlētājiem, kas to dara? Tas ir ļoti grūti, es teiktu, jo tas atkal iet pie tā paša ego. Jo, piemēram, ja kāds ir ļoti paņem pie sevis pie sirds, pieņemsim, ja Raivis pret Patriku spēlēt, un piemēram Patriks būtu ļoti, kas ņem pie sirds. Pieņemsim, Raivis ir
uzvar pamatīgi, tā kā ne pa jokam, tā kā asaras līst un ko tik ne, un tad patiks tāds, nē, tagad, puj, nepazīstu tādu vairs, lai viņš iet tik tālu kā kas. Jā. Ņēderās. Jā. Paldies par manu nocenzēšanu. Tomātos. Un, ja kaut kas tāds notiek, tad es personīgi pat nezinātu, ko darīt. Man nav bijis tāds situācijas, neesmu bijis treneris kā tāds. Es nezinu, varbūt kāds disciplinārais vai arī, ja tas ir skolas jautājums. Un varbūt pašā tādā gadījumā iesaistīt skolas psihologu. Jā. Kādu profesionālu. Profesionāli tieši. Tāds ir. Ir. Tas pats Reids. Nāceros. Nezinu. Nē, jauna. Mums ir sieviete. Ok. Un starp viņu veikšos, es zinu, ka viņiem būtu noteikti tāds, atkal, bet tomēr ar tādiem skolēniem jātiek galā, jārisina šis problēmas, viņiem jāizskaidro, ka spēle un nevar ņemt pie sirds visu pēc kārtas. Jā. Un ja kaut kas nepatīk, lai lūdzu izrunā nevis ārpus skolas, pieņemsim ar vārdiem, bet spēles laikā ar darbu. Jā. Ar to, ka viņi var parāda, kāpēc, ja tu, piemēram, Raivis Patriku uzvarētu, tad Patriks tāds, labi, viņš man parādīja, ka viņš ir spēcīgs, tad es parādīšu, ka arī ir spēcīgs. Tieši spēles laikā. Bet tad atkal ir jautājums, vai tas ir tā kā veselīga sāncensība vai atkal tieši neveselīga? Tādā gadījumā tā ir ļoti neveselīga. Neveselīga. Veselīga būtu, ja tas būtu, viņš man uzvarēja, ka ļoti forši. Tad es arī parādīšu, ko es varu. Arī parādīšu, ka es esmu spējīgs to pašu, ka mēs esam līdzīgi. Laika mums ir maz, tāpēc virzīšu jau uz tālākajām. Virzīsimies uz šodienu, 23. datumu. Pirmā spēle. Zvaigzne pret Jībālu volejbola komandu. Godīgi, es gandrīz aizmigu. Es gandrīz aizmigu. Es burīs sēžu un es skatos. Ej, tu taču nost. Pirms tu pēc statistiski Jībāla komanda ar 2-7-1 uzvarēja Zvaigzni. Atkal Zvaigzne atgriezās savās acījās slēdēs un aizgāja līdz 3. setam. Šī bija garlaicīgākā spēle, man liekas. Tiešām tik garlaicīgi. Tiešām, es apsēdos, man kas, būs forši, jo tomēr Jībāls var parādīt vismaz ar setiem. Vilšanās, jā? Es vienkārši sēdēju šādies te un tāds, krustiņš. Nuļiks. Krustiks. Nē, krustiks. Labi, paturēšu vēl tavu to šo, garlaicīgi, un pēc tam atzīmēsim viņu. Es atgādāju pārvizīties spēlētājiem. Jūs bijāt malā, jūs skatījāties. Kā jums šī spēle šodien likās? Aizraujoši. Mums ir tagad pretstats, mums ir aizraujoši. Tāpēc, ka tā norāda. Bija interesanti, manuprāt, tāpēc, ka tā bumba nebija tā, ka visu laiku pasarvēja nokrita. Viņa visu laiku lidoja apkārt, un tad vienu brīdi tev šķiet, ka viņa nokrita, bet izglāba kāds rekur. Un tad pārstāvjums beigās bija jau tā, nebija jau līnija, kā līnija. Wow. Manuprāt, bija diezgan aizraujoši. Markus, ko tu pateiksi? Es teiktu, ka es piekrītu Raitim, jo tā spēle tik tiešām bija garlaicīga. Es kādu laiku vienkārši negribēju skatīties, jo es biju cerējis, ka vinnēs Zvaigznes, jo negribēju, lai Jībāla būtu tuvu mūsu līderiem, kā mums un brīžiem. Un vēl viņiem bija baigi labu saspēlē. Varbūt es šaubos, bet es pats biju redzējis, ka nebija slikta saspēle vēl. Ar Juri un Esteri bija laba saspēle. Jā, tur uz tev piekritīšu. Viņi kopā spēlē labi, bet atkal jautājums, vai pietiek tikai 2 spēlēt labi. Jā, un es, protams, teiktu, ka tā spēle bija uz pusi garlaicīga, uz pusi interesanta. Jā. Tu man norādi. Garlaicīgais bija pirmais sets. Jā. 2. un 3. Es sēžu šitā iegrābies galdā, bļāviens, taču izslēbiet, taču trāpi, skatos, bumba, pirūk, ding. Jā, tur jau tad bija cīņa par katru punktu, jā. Bet Jībāla, kas var sodiem atkal? Tīkls, līnija. Man liekas, to ar statistiku šausmīgi aizraujies.
Yes, un es iepamanīju arī Patrika. Viņš piezīmīt. Tagad viņš pārmeta šitos savu. Es nezinu, kā tie saucās, ka viņš jau vienu roku. Tos dingus, jā. Tos Dampus, jā. Mēs bišķi pārāk overconfident viņos. Ka pat daudz tev liekas, ka tos dara, jā? Nē. Tā kā viņš jau uzmet, viņš pagriež tāds, viņš redz galvu, lido bumbras, un viņš tā, un viņš vēlreiz, un viņš tā, Un te ir tas jautājums, ka varbūt tas ego liek domāt, ka viņš ir ļoti labs spēlētājs, ka tas jau ir garantēts punkts viņam tajā brīdī. Es domāju, ka vairāk tas bija tas, ka nevis kā ego, jo vairāk kas spēlēs, es redzēju, ka tas, kas bija tieši šajā spēlē, es domāju, ka viņam vienkārši tik ļoti jau apnika to darīja, ka viņam tāds, nu taču, nu trāpi, taču. Es domāju, tas būtu mans attaisnojums viņam. Labi, virzīšos jau arī uz šīs dienas pēdējo spēli un šīs nedēļas pēdējo spēli. Jā, Atkal par tiesāšanu un atkal Tsunami komanda šodien. jā šodien Tsunami tiesā, jā, droši komentē. Otrā spēle jau bija normāla, tur, kur es spēlēju, mana komanda spēlēja, bet man ir komentāri specifiski par diviem cilvēkiem. Tas ir Kaspars, nezinu, viņam uzvārdu atvainojos, un Dāvids Mikuls, man liekas, aizmirst. Jā. Kas protams? Nejausmas. Ok, skatoties. Kļaviņš. Kaspars Kļaviņš, atvainojos. Kaspars gulēja, kamēr viņš stāvēja savā kaktā nosēdināts ar Kristapu blakām, no kuras tur klases. Viņš ļoti cītīgi pirmajā spēlē neskatījās to līniju servēšanas, un viņš ļoti nepārliecināti sauc autus. Ļoti nepārliecināti. To var pielabot, bet Dāvids, es nezinu, kas viņam tur bija, bet viņam punktu skaitīšana. Cik man pateica, viņš pirmajā setā Jībāla komandai 1 punktu neiedeva, otrajā setā 3 viņam neiedeva, trešajā, man liekas, viņš jau adekvāti sāka spēlēt, viņš saprata, ka viņu pieķēra, vai arī viņš saprata, ka viņu jākoncentrēs. Tad jautājums, vai ir aizdomums par matchmaking, saucamo cheatingu, jeb krāpšanos? Es nevaru teikt, 100% tā ir, bet varu teikt, ka aizdomas var būt. Aizdomas var būt. Es teiktu, ka arī ir, nevar uzreiz kļūst par tādām vienām lietām. Es teiktu, ka varbūt tas setups, ka tur bija Dāvids ar Pāvelu, un ka viņi vienkārši čomojās. Un tad varbūt uzmanību. Es teikšu godīgi, nē, tad, kad es sēdēju skatījos, viņu lielākoties Pāvils datorā skatās. Pāvils diezgan cītīgi skatījās Pāvils, jā, un Dāvids it kā jau sekoja līdz spēlē, bet tajā pašā laikā, man liekas, viņš pa laikam vienkārši pa logu uz mājām skatījās. Es domāju, ka viņš garlaikojās. Nogarlaikojās. Un tad laikam pazaudēs punktu skaitīšanu to savu, jā. Vai jūs gribat dzirdēt rezultātu, ko es saskaitīju? Jā? Pirmajā setā bija 28-26. Dārgie skatītāji, Zibens līgā viss notiek profesionāli. Punktu skaitīšana ir profesionāli. Mēs to visu darām ar vislielāko uzmanību. Lūdzu, nākat skatīties. Te viss ir forši. Es te pārvirzīšu jautājumu, kamēr viņi te diskutē. Pārvirzīšu jautājumu, kā jums tieši likās tā tiesāšana šajā spēlē? Es domāju, ka, protams, es biju redzējis vairākas reizes, kad Dāvids bija bišķiņš šaubījies, un varbūt viņš dažās spēlēs bija uz vienu vairāk kvali komandai. Un es arī biju redzējis, ka viņš bija pielicis vienai komandai vairāk punktus. Bet es, protams, kā nevaru to teikt. Es varu to teikt, bet es domāju, ka viss bija labi. Viņš bija arī labs tiesātājs. Un Pāvels es īpaši neskatījos, bet man liekas, viņš vairāk skatījās uz datoru. Viņam tur arī bija jāskatās. Viņam bija jāskatās. Es esmu izrunājies ar mūsu kolēģi punktu skaitītāju, statu skaitītāju. Galu galā es sapratu, ka Dāvids nevis 1 punktu nepieskaitīja, bet 11 punktus nepieskaitīja. Kopistiski. Tā ir kā, es kad atnācu, Es vēlreiz atkārtoju, mēs varam visu patiesi profesionāli, nekāda krāpšanās matchmaking te nenotiek.
Paldies par uzmanību, ko tu runā. Fakts ir tāds, Īvā, jebkurā gadījumā bija pārāk, bet es, kad atnācu, es nebiju uz visu setu, es atnāku beigās, man jau likās, ka otrais sets iet, jā, bet izrādās, ka pirmais vēl, tur vēl 5 punktus viegli uzvarētāju komandai vajadzētu. Tā kā Pāvils tur, ne Dāvids nogulēja tur. Jā, un Es tev pārtraukšu, es gribu viedokli arī iedot. Agatai, kur tu vari man pateikt par šito visu? Baigo komentāru man nav. Tev nekad nav komentāru. Manuprāt, neko sliktu neteikšu. Manuprāt, viņi novērš uzmanību. Visticamāk, spēles gaitā tu esi interesēts tajā spēlē, kas notiks tālāk, ka tu dažkārt aizmirsti. Spēlē, skatoties, kā aizraujas. Tu pieminēji jau podkāstu sākumā, kad skatoties aizraujās, un tad varbūt daži reizes par savu piemirstas, jā, dažkārt piemirstas pašai bijis. Bet, jā. Mums tikko atzinās, ka Dīzels arī. Es izlaboju savu kļūdu. Es izlaboju. Jā, manuprāt, Pāvils citīgi skatījās. Es ik pa brīdim paskatījos, viņš citīgi bija, godīgi. Es domāju, Dāvids arī visu darīja godīgi. Jā. Vienkārši fonā kaut ko aizskatījās vai aizdomājās. Tur neuzmanības kļūda, tāda nerūpja neuzmanības kļūda. Ko tu padarīsi? Kā nekā mums jāņem vērā, ka viņi ir arī jauni, viņiem nav tā pieredze tik liela. Tā kā mēs varbūt šoreiz piedosim. Šoreiz mēs piedosim. Raivi, mēs šoreiz piedosim. Ja? Izsaka, ko tu gribēji teikt komentāru? Otrais komentārs, bet tas otrais komentārs varētu būt ļoti smaga kļūda no manas puses, skaitīšanas puses. Varētu būt ļoti smaga patiesība. Tu esi kļūdījies? Jā, nevar būt. Ir iespēja, ka es esmu kļūdījies. Dārgie skatītāji, mums visi darbinieki arī ir. Jo, kad bija otrais sets, tu biji pienācis jautājums par tiem punktiem, kā tu jūtas piet. Es biju saskaitījis mazāk punktus nekā bija ielikti. Bet tas varētu būt arī manas kļūdas dēļ, ka es varbūt netīšām atķiksēju ar nevis kā otrā seta simbolu, bet ar pirmā seta simbolu varbūt nejaušām atķiksēju. Pēc otrā seta. Tā kā tas tā varēja būt. Tas bija tā kā ļoti interesanti. Vai no mana puses, vai no Dāvida puses. Tā kā pēc šī otra komentāra šis otrs jautājums varbūt tiešām fabricēts. Labi, virzīšu vēl joprojām tēmu uz priekšu. Vēl viena spēle mums ir ko apspriest. Tas ir šodienas spēle. Tātad Dīzels pret volejbola klubu Briedi. 2 līderi. Vienādi punkti. Spēle tiešām svarīga, lai zinātu, kas taisīs to lielo soli uz priekšu, jau Zibens līgu kausam pretī. Un Dīzels man te pat uz vietas ir kapteini. Lūdzu, es gribu izsmeļošu atbildi, kas bija šajā spēlē noticis. Jo zaudēju ar 2-1. Labs jautājums. Šoreiz kluži atbildes nebūs. Es personīgi diezgan švaki nospēlēju. Man liekas, es aizdomājos par komandas biedriem, kā viņi nospēlēs vairāk, ņemot vērā, ka mums vēl bija Timūrs klāt. Es sapratu, ka pret Briedi 5 spēlētājiem tas būs daudz grūtāk. Es apdomāju, kurus tur ņemt, un tad es izdomāju Timūru paņemt. Es viņu vēl patrenēšu atsevišķi brīvdienās, viņš būs labāks pēc tam, es ceru. Bet man baigo komentāru pret saviem komandas biedriem šodien nebūs, izņemot to, ka šodien izceļoši daudz vienu roku izmantoja. Kaut gan, ņemot vērā, ka bija ļoti saspringta spēle, es pat nešaubos par to, ka tas tā notika. Jo, ņemot vērā, ka viņam nav tās iemaņas pareizai formai, tad varētu būt tādas visādas kļūdas, ka viņi, teiksim, ar vienu roku aizstiepjas pakaļ. Man pašam tā dažreiz ir, bet es cenšos to nokontrolēt lielākoties. Labi, pāružamies uzreiz pie Dīzels spēlētājiem. Kas jums šajā spēlē, kādas sajūtas bija? Man būtu viedoklis, ka es to spēli uztveru bišķiņ kā pasaku, jo tomēr kāds bija pateicis, ka Briedis ļoti stingri spēlē pret Tsunami un ļoti vāji pret mums, kā pret kaut kādiem vājiem. Man liekas, ka pirmajā setā viņi joprojām ar mums spēlē kā ar mantiņām,
Bet otrajā es domāju, ka viņi jau saprata, ka viņi nevar zaudēt tiem kur viņi domāja, ka tā komanda ir vāja, un viņi jau sāka saņemties kā arī pret tsunami, jo to pašu 3 cilvēku bloku viņi izmantoja uz tsunami, un uz mums viņi arī to izmantoja tieši otrajā setā. Sāka jau stingrāk spēlēt un nepadoties mums, jo viņi zināja, ka ja viņi zaudēs, viņi būs vājāki un viss. Agat, dokumentē arī savu spēli. Es domāju, ka mēs visu centāmies, lai uzvarētu. Protams, veselīga konkurence. Bet es domāju, ka Briedim ir ļoti spēcīga komanda. Viņiem ir visi blokos, servē, gremdēs ļoti spēcīgi cilvēki. Un, kad mēs bieži vien tos blokus, mums bija grūtāk neiet, tāpēc viņi bija vairāk uz spēlētājiem. Mans novērojums, nezinu, vai tā ir pareizi, bet kad viņi bloķēja, mēs lecām viņi parasti tā kā mums garām. Tā kā mums gar plecu iemet un beigās tur jau nav viena spēlētāja. Grūtāk noreģēt, nomest. Tas ir mans skatījums, vai pareizi es nezinu. Bet es domāju, mēs centāmies visu pēc mūsu spēkiem visu izdarīt. Bet, jā. Tad es atkal pārvirzīšos Raivi pie tevis. Es gribu drusku statistiku no tevis dabūt. Statistiski runājot, neteikšu, tā bija pati labākā brieža spēle, bet no Daniela Bigarova puses tā bija viņa augstākā punktu spēle. Augstākā punktu spēle, jā. To es nokomentēšu kā nobeigumu, jā. Ko tu vēl vari pateikt? Ļoti interesantas kļūdas no Mihaila 12. numura. 8 sekundes pie servis. Jā, 8 sekundu aizrādījums. Tur bija tā kļūda, ka viņš varbūt no stresa pazaudēja bumbu tieši, ka jau uz nosvilpu. Un kamēr viņš to bumbu dabūja, nogaidījies, tad jau sāku rādīt ar rokzīmi, kad jau tiek noskaitīts 8 sekundes. Viņš noskatījās uz mani, nesaprata, kas notiek. Un tad tieši, kad notiek ar bumbu kontakts, jau 9. sekunde tika noskaitīta. Un, protams, bumba tika atņemta un neskatīt punkts tika iedots Dīzels komandai. Tā arī nebija viena reize, man liekas. Bija vēl viena reize, neatceros, kuram spēlētājiem, kad arī sāka skaitīt. Neatceros, kurš tas bija, bet arī šodien sāka skaitīt vienam spēlētājiem. Daudz spēlētāji sākuši palikt drosmīgāki ar to, ka viņi Daudz spēlētāji sāka palikt drosmīgāki, kad viņi nogaida sākumā svilpi, tad viņi izdara savu rutīnu un tad servē. Un bieži vien ir tāda manī, kā es kā tiesnesis manīs esmu, kad viņi varbūt daži nav sapratuši, kad ja svilpa noskan, sekundes jau uzreiz šaujās vaļā. Jā. Viņi domā, ka nosvilps svilpu un es vēl pagaidīšu mazliet. Nē, uzreiz notiek, un tad, kad es sāku jau rādīt piecinieku, jau 5 sekundes ir pagājušas. Un tad jau aiziet 1, 2, 3 un 8 sekundes mēs esam aizgājuši, un servi jau ir pazaudēti. Jā, tā kā tā, es motivēju, kā arī mani kolēģi motivēja, ka vajag būt drošākiem uz servi, vai pārliecināt, nesasteigt tās serves, bet visu noteikumu robežās. Vēl kādu komentāru? Jā, es šodien gribētu paslavēt Markusu, tevi. Tavas serves šodien tiešām bija foršas. Es redzēju tikai 3 kļūdas. Pirmajā setā bija, ka tu vienu netrāpīji, un 3. setā tu vienu netrāpīji. Un tev bija viens sods, kad tu pirms silpas palaidi bumbu vaļā. Jā, bet es vienkārši biju dzirdējis citus filpīt, kā es biju dzirdējis filpīt, kā pirms. Varbūt apavu kādu. Vai no apavu tu biji dzirdējis, vai iespējams tu biji sajaucis punktu iegūšanas svilpi, nevis... Nē, viņš man liekas norēģēja, tagad tieši durvis aiztaisīja ciet, tā kā viņš stāvēja vaļā, un tad viņš tieši nosarvēja, viņš man liekas sajaucis durvis skaņoja ar svilpi. Nē, man liekas, ka tad, kad jūs izdevījāt svilpi, dēļ tā, ka mēs dabūjām punktu. Tas nosvilpi, jā. Jā, un tas vilpiens, man liekas, ka tas jau kā skaitās kā servei, un es vienkārši, es biju gatavs, es zināju, ka es Nākamajā reizē es tev došu padomu. Atceries, tev ir 8 sekundes, lai servētu, ja? Pēc manas svilpas tev jāskatās, ko es rādu ar rokzīmēm. Ja es nosvilpju un parādu tikai pusi, tas nozīmē, ka punkts ir iegūts. Bet ja es atkal nosvilpju un rādu kustību, tas nozīmē, ka es tev ļauju servēt uz to virzienu, kur es rādu. Jā, sapratu.
Tā kā vienmēr, tāpēc es arī esmu iemācījies pats personīgi gājis un mācījies rokas zīmes, lai varētu jums dot to skaidrību, lai nav tikai svilpi. Jā. Tātad, jā, vēl kādā Jā, un arī no Raivi puses vairākas kļūdas, neparastas, kā arī to es apslimu šodien. Kas varētu būt arī ietekmēt, varbūt domāšanu tieši, varbūt, ka varbūt nevis, ka nav tīra, bet kaut cik tāda, kāds var miglu drusku varbūt. Jā. Protams, tā slimošana varētu būt viens no iemesliem, ka varbūt kapteinis nav to performanci vislabāko uztaisījis, bet ņemot vērā, ka kapteinis ir lēmis stāties uz līniju un spēlēt, tā nebūs atruna. Tā nebūs atruna, jā. To es tikai varu komentēt no tās puses, kāpēc šīs kļūdas ir bijušas veiktas, nevis kāpēc ir zaudētas. Jautājums jums, vai jūs vēl kādu tēmu gribat apspriest? Kādu tēmu gribu apspriest? Jā, ja kāds atcerās no iepriekšējās sērijas, man ar Katrīnu bija sācensība, kurš vairāk punktus dabūs mūsu nākamajā spēlē. Un mēs tieši iesim tajā tēmā iekšā. Runa ir par mūsu punktu rekordistiem. Un sākšu tēmu ar to, ka mums šodien tieši viens pievienojās punktu rekordam. Ir nosaukšanas pirmās 4 vietas. Šodien volejbola klubs Brieži spēlē pret Dīzas volejbola komandu. Daniels Pigarevs uzstādīs 4. labāko rezultātu ar 18 iegūtiem punktiem individuāli. Tad mums ir 3. vietā Arķoms Stefanovičs, kurš ir 3. vietā ar 19 punktiem. Tā bija Ībala-Briedes spēle. Ībala-Briežu spēle, tieši tā. Un tad, protams, mums ir ļoti tuva sāncensības starp draugiem, jeb bērnības draugiem. Jau cik gadus, cik jūs jau gadus esat bērnības draugi? 16. iet. Oj, cik. Nu, punkts izšķir, kurš būs līga MVPs. Un šobrīd Patriks Parfjons tur Zibens līgas rekordu ar 21 punktiem. Un aiz viņa pēdās ir viņa draugs Raivis Rēgža ar 20 punktiem. Kurš vakar ieguva? Un kur vakar ieguva, ja? Un teikšu tā, patiesi prieks, kad ir tādi rekordi. Tie ir tiešām labi punktu skaiti, kas ir parādīti. Un, lai es varētu, kā teikt, noslēgt podcastu, es pajautāšu tieši pēdējais jautājums tieši par šiem individuāliem Man ir spēlētājiem. komentārs par Katrīnu. Tā kā mēs zaudējām, bet man Katrīna pateica, ka viņai bija gluži vienalga par to, kurš uzvarēs. Tā kā mēs paspiedām roku, mūsu roku pārcirta, un viņa galā pateica, ka man vienalga. Es uzvarēju, un viņa vēl atļāvās pateikt, man bija vienalga uz to. Man galvenais uzvarēja. Labi, lai tu nobeigtu podkāstu, es tieši gribu pajautāt par šiem 4 rekordistiem. Sāksim tieši ar Patriku Parfjonu. Kā jums liekas viņa individuālā spēle? Un es uzreiz uz spēlētājiem šo te jautājumu. Individuālā spēle tieši par Patriku pašu. Viņš ļoti pietiekami daudz freestēlo. Freestēlā, jā. Man tā liekas, jo viņš izmanto kājas. Viņš izmanto kaut kādas tehnikas, lai krāpītu. Un viņš būtu pietiekami labs, lai spēlētu kā egoistiski. Viņš arī bieži to dara, jo viņš neuztic saviem komandas biedriem. Iedot bumbu, viņš labāk vienkārši pats iemetīs un vinnēs. Un, ja mēs salīdzinām jūsu kapteini ar Patriku, kuram ir labākas dotības spēlēt, kuram varbūt ir vairāk ļaudas, kurš ir varbūt gudrāks, kā jums liekas? Es šo tieši uztēmēšu tev tagad. Abi kapteiņi labi sāksim ar to. Nē, mums vajag argumentus. Es neapvainošos Patriks arī. Es apvainošos viņa vietā. Viņš neapvainosies, viņš melā. Es teikšu godīgi, Raivis tā kā kapteinis, tā kā viņš mūs vada. Viņš saka, mums dienas mērķis šis. Lūdzu. No Patrika puses teikšu, viņš teica, labi, saģemamies, būs labi. Jā. Viss izdosies. Man šķiet, ka Patriks vairāk uz gremdēm sit. Viņš ļoti sit, viņam uzsit varbūt labāk seters nekā mēs Raivim. Jā. Tāpēc viņam nesanāk gremdēt. Es teicu, ka tu uzticies man, lai es tev uzsitu, bet man aiziet ne tur. Stingrāks pirksts vajag. Savādāk es atkal pirksts izspiest plaukstiņas. Augsti.
Nē, tur jau nav pirksti. Viņa plaukstām sitnīca pirksti. Ar pirkstiņiem jāsāk to darīt. Jā, sāp, zinu, ka sāp, bet tas ar laiku tu iemācīsies, un tas nesāpēs tik ļoti. To es pēc Tev vajag rasēnu pienu vairāk dzert. Galvas sāp. Jā, tā atkal sponsoris rasēm pie aizsvērtugā, tad tu pat uz vietu čaukautūru. Vēl kaut ko par prikumu? Nē, nebūs vairāk. Labi. Mani komentārs par to tieši tur. Tu pateici, ka viņš freestyle. Es teicu, ka viņš tieši meklē opportunities. Lai freestyle. Meklē iespējas. Nē, meklē iespējas tieši trāpīt. Es neteiktu, ka viņš kaut ko uz to dara, kā freestyle. Es teiktu, ka viņš gudri to viņš sauc. gudri to dara. Viņš tieši, piemēram, kaut viņš redz pie tī, viņš zina uzreiz, ko darīs. Tad tu piekristi, ka viņš neizmanto, piemēram, jaudu, viņš neforsē to punktu ar spēku, bet viņš mēģina izķert, mēģina būt tehniski gudrāks. Jā, kā arī vairākas reizes, piemēram, es esmu redzējis, tas nav tas labākais variants, ko viņš dara, bet tas citreiz nostrādā, kad viņš uzreiz met atpakaļ, bet viņš met tālu. Jā. Viņš met aizmugurē, jā. Aizmugurē. Bet es esmu pamanījis, ka jau pretinieka komandas ir uzķērušas, un ja noliek aizmugurē uzreiz jau gatavos, kur uzreiz to atcīt atpakaļ. Es šito gājienu saucu par grantiņu gājienu, tāpēc, ka pirmkārt, kad es izgudroju šo gājienu, varbūt viņš jau sen, protams, volejbola gan jau eksistē, bet šajā skolā to darīju pirmais es. Tad to pārņēma Patriks ar Raivi, un tad jau cerams, varbūt kāds vēl mēģina šo tehniku izmantot. Pigarovs. Pigarovs arī varbūt ir mēģinājis. Es redzēju, ka Pigarovs to dara, Ester mēģinājusi, un kur jau. Tur ir jauda vajadzīga. Tur ir vajadzīgi, es esmu redzējis, ka Ester to tiešām darījusi, un man liekas, ka kāds no viņiem pat ir pārmetis pāri. Jā. Neatceros, kurš man liekas, viens bija viens no šiem diviem galvenajiem Raivs un Patriks. Es no jums tagad pāri, bet pāri. Autāts? Jā, vienkārši. Uz autā izmet. Jā. Nē, man tas tik daudz to nezinu. Labi, man ir prieks, ka mēs esam visu šo izrunājuši. Jautājums jums, vai jūs vēl kaut ko gribat pieminēt, kaut kādu komentu? Es domāju, ka nē. Ne? Bez komentāriem. Bez komentāru. Es Pigarovu vēl atriepšos. Komentārs ir. Es Runājiet, arī. spēlējiet ar ceļiem un skatieties to līniju un svilpi. Tas ir mans Spēlēt ar komentārs. ceļiem, tas ir domāts tā kā pieņemiet vairāk ar ceļiem, nevis sitiet ar rokām, ja kas. Jā. Tas ir, ko sev es pamanīju, ka tu smērtu spēlē ar rokām, nevis ar ceļiem. To viņš tu nevis sit ar rokām, bet Bet iesi tu vari ar ar ceļos ceļos. un minimāli ar rokām. ceļiem. Ar rokām tu tieši norentē, cik tālu, cik augstu vai tālu un kuru virzienu. Kā saka, burti. Jā. Jā. Tas, ko Un tu ar ceļiem tu tieši ar korpusu jā. viss ir tie. Jā, ar korpusu tu tieši ar ceļiem. Tā kā Man skolā teica ar ceļiem. tu Nu, teici. es arī šo visu mācu, bet tikai redzams laikam, kad zelta ziltiņa akmeņi. Tas ir rokas izmanto burtiski kā fizikā ar leņķi, to viņš kā atsitīsies, tā aizlidos. Es rokas atļautu tikai tad, ja bumba lido uz auto, jā, un tu skrien, un tad es saprotu, to rokas jāizmanto, tev vajag veikt atkal orientēt bumbu uz otru pusi atkal, tā kā tas ir pilnīgi piedodas, bet no priekšas, tur ir tīra te, un atkāpties, kad vajag. Man liekas, es skatos uz tevi. Man liekas, ka jā. Par ko ir runa? Uz tevi vai uz Alīnu, vienu no abām. Man Ko- visticamāk, uz Alīnu. Es zinu, ka Alīnai ir viņa parasti ļoti tuvu līnija. Jā, nē. Es cenšos, es zinu, man Es nerunāju par servēm, es runāju tieši par apakšējiem. Apakšējiem? Jā, kad jūs esat aizsardzība, lido bumba, jūs neatkāpjaties, jūs vienkārši ņemat krūtīs. Tad es nezinu. Nē, kad Vai nu bumba... tu vai Alīna? Es zinu, ka tu esi to darījis, bet Alīna to īpašāk to izsaka. Es zinu, kā Agate, kad viņai bumba lido uz priekšējo līniju, viņa skrien bumbai virsū. Un tad viņa aizskrien garām bumbai, un tad bumba viņai burtiski gar pirkstu galiņiem pēc. Tad salto jautājas atmūriskais. Viņa jāapgriež 80 grādiem un Ronaldo stilā sirvekīgs. Tik gan es neesmu. Draugi, es atļaušos būt pēdējais komentārs mūsu podkāstā. Ņemot vērā, ka piemēram, jūs tieši spēlējat, man prasītos tieši, ka dīzelim varbūt netik ļoti ticēt, ka tā bumba, piemēram, pirmo iet pāri, jo, piemēram, ir bijuši varianti, kur Raivis ir aizmuguri izglābis, sitot uzreiz pāri.
Bet īstenībā var uzreiz redzēt, ka viņš tīklā iet. Es esmu pamanījis to pašu no tevis, Agat, vai no tevis, Markus, vai arī no Alīnas, kad jūs pārāk paļaujaties uz to, ka viņš tīklā iesitīsies, un tad jūs viņu raksiet ārā. Bet jūs pamaz gribat pacīnīties un vienkārši atspērties un tīri vienkārši pārmest ar to vienu mazu pukšu, kā saka, dabūt pāri. Izdodot Pigarogam vispār. Pigarogam, jā, bet viņš atkal drusku pa daudz to dara. Bet viņš to dara ar jaudu. Jā. Viņš ir tas, kas pārsat, viņš ir kas aiztautā. Tas man bišķi nav. Viņš to dara tā, ka to ļoti viegli izķert. Jā. Bet, ja tu to negaidi, jo viņš arī var noerentē, kā viņš grib citreiz arī, ko es esmu pamanījis. Mēs tos nesaucam par seterdampiem, seterdams jau ir cita tehnika. Tas ir vairāk vienkārši tīri pārmetiens. Pārmetiens tīklu, lai vienkārši nodrošinātu spēli pretinieku laukuma pusē. Labi, mums laiks ir beidzies. Dārgie Zibens līgas podcasts skatītāji, paldies jums, ka bijāt ar mums stundu un 10 minūtes. Jo, cik mraza, ko jūs tik daudz šodien diskutēt gribējāt? Agate, Markus, es tagad savus viesmaiņas tālāk ēst, lai var pirmdien viesmaiņas, jā. Viņa pārliecināsies, ka viņa pārbaudas pāris viestam ar roku tā. Dārgie skatītāji, lūdzu sekojiet līdzi gan mūsu Instagramam 66 sports, kur viss ir redzams ar Zibens līgu, kas notiek, kas nenotiek, kas vispār notiek. Teikšu jums godīgi, tik aizraujošas lietas, ka mēs tuvojamies noteikumam. Tā kā jā, paldies jums, paldies. Un tad jau tiekamies nākamajā epizodē, un tā arī būs pēdējā epizode. Paldies jums!